Ko tu saproti ar vārdu brīvība un kas brīvība ir priekš tevis? Kā brīvība es saprotu, kad mēs varam brīvi izteikties, kad varam brīvi darīt lietas, mums nav nekāda aizrādījuma, vai tāda konkrēta noteikuma, ko mēs nevarētu darīt. Man brīvība ir tas, ka man ir resursi un vēlēšanās darīt to, ko es vēlos. Man brīvība ir tas, ka tu vari darīt visu, ko tu pats gribi. Tev neviens nesaka, kas tev jādara. Manuprāt, brīvība tie esam mēs, tie ir cilvēki. Tā ir kopā būšana ar cilvēkiem un tāda sadzīvošana. Jā, es arī teiktu simbiozi cilvēku starpā to, ka nenotiek cīņas par kaut kādiem viedokļiem vai kaut ko tādu, kad ir tāds līdzsvars cilvēkos. Jā. Tā arī ir, ka pirmais nāk prātā brīvība, gan vārdu brīvība, gan brīvība kā cilvēkam izpausties. Man personīgi brīvība nozīmē to, ka es esmu iepazinusi pati sevi, es zinu kaut kādas savas robežas, es neļauju citiem tās pārkāpt, es pat viņas ievēroju. Tas, ka tu drīksti izteikt savu viedokli publiski, arī tad, ja viņš ir citās, tas arī nozīmē, ka tā ir brīvība.